Šis ir 16 tonu riteņu ekskavators. Šajā ekskavatorā ir uzstādīta 2D sistēma. Tā ir rūpnīcā standarta komplektācijā, bet to var paplašināt līdz 3D sistēmai. Jaunums visos riteņu ekskavatoros – pusautomātiskā rakšana. Tā ir uzsvaru automātiska funkcija, un operatoram jāpavalk tikai viena svira. Hidraulika pati regulē līdzenumu, slīpumus un augstumu. Mehānisms vienkārši atveido nogāzi pēc projekta. Tas regulē arī kausa slīpumu un atvērumu. Man rāda, ka vēl jāizrok 7 centimetri. Lūk, nolaižu kausu. Tas man neļauj nolaist zemāk. Šī funkcija var par 10% palielināt operatora darba ātrumu. Mēs esam labiekārtotāji. Ļoti interesanti, ka šim ekskavatoram ir nogāžu veidošanas funkcija. Tas ir jaunums. Tas ļoti pārsteidza. Darbs ir ievērojami vienkāršāks. 3D tehnoloģija palīdz precīzi strādāt. Tas viss ir lieliski. Protams, iespaidīgi. Salīdzināt ar to, kas bija agrāk, nevar. Šai mašīnai ir uzstādīts arī CAT rotors. Tas aprīkots ar viedajām funkcijām. Materiāla izlīdzināšanu ar kausu, atgriešanos sākuma pozīcijā. Šim rotoram ir kausa kratīšanas funkcija. Var vienmērīgi izkliedēt materiālu. Ir arī pagriešanās funkcija. Automātiski darbojas kausa slīpuma regulēšana. Tas ir īpaši interesanti strādājot uz nogāzēm. Operators var ātrāk paveikt savu darbu. Ar vienu roku pavelkot, kauss sasveras un automātiski tiek pacelta strēle. Šīs sistēmas var arī atslēgt. Piemēram, ieslēgt tikai kausa sasvēršanu vai saslēgt tās sistēmas kopā. Nospiežot dažu pogu kombināciju, var veikt 10% no materiāla noņemšanu. Drīz vairs pat nevajadzēs mācīties, apsēdies un viss darbojas kā autopilots. Kas vēl ir šajā mašīnā? Tie ir svari. Tie ir ļoti precīzi un darbojas bez nepieciešamības apstādināt mašīnu. Svari ir ļoti noderīgi kraujot kravas automašīnas. Uz ceļa nerodas problēmas, jo nebrauc ar pārslodzi, nebojā ceļus un nepārkāpj Latvijas likumus. Interesanti, rāda svaru. Izskatās, ka īpaši piepūlēties nevajag. Pati tehnika strādā. Šī tehnika, tāpat kā citi jaunās paaudzes riteņu ekskavatori, ir aprīkota ar elektronisko sienu, kas neļauj mašīnai pārsniegt noteiktās robežas. Tas ievērojami palielina drošību strādājot uz ceļiem vai pilsētā. Mašīna neieskries ēkā vai garām braucošā automašīnā. Tāpat iespējams uzstādīt arī virtuālās realitātes kameru. Vēl viena priekšrocība, ka 3D sistēmā var augšupielādēt 2 virsmas. Un uzreiz sistēmā var redzēt, kā mēs tuvojamies projektam salīdzinājumā ar esošo virsmu. Mūsu sistēma tiešām ir ļoti vienkārša lietošanā. Ieslēdzam, izvēlamies projektu, nospiežam sākt. Tas ievērojami pātrina darbu, proti paaugstinās operatora darba produktivitāte un precizitāte. Mēs arī varam klientiem uzstādīt programmatūru, ar kuru viņi savos telefonos vai datoros var redzēt, kā norit darbi. Un lemt, vai paspēs tos pabeigt līdz noteiktam laikam. Mums ir arī pārnēsājama virtuālās realitātes kamera. Ieslēdz tālrunī GPS un pirms projekta uzsākšanas vari apiet objektu un redzēt, kāds būs projekts šajā vietā vai nav kļūdu, kas vēlāk varētu maksāt ļoti dārgi. Pagājušā gada rudenī iegādājāmies pilnīgi jaunu CAT M314 ar 2D sistēmu, visiem viedajiem risinājumiem, tādiem kā virtuālā siena un svari. Tāpēc pieauga darba kvalitāte. Tehnika ir jauna un produktīva. Beidzās problēmas ar dīkstāvēm, kaut kādiem bojājumiem. Jaunajā tehnikā cilvēki nenogurst, ir laimīgi. Daudz vieglāk piesaistīt operatorus. Vēl viens pluss – nav vajadzīgs kāds īpašs vadītājs. Mazāk stresa, mazāk iespēju kļūdīties. Objektu pabeidz ātrāk. Nauda no nākamā klienta ienāk ātrāk. Vārdu sakot, win-win-win. Vēlamies parādīt, ka arī ar CAT M314, kas ir par 2 tonām vieglāks nekā CAT M316, var padarīt to pašu darbu. Kad strādā ar CAT, tad arī smaids uz sejas parādās.